Jā, šodien 99. psalms. Jā, zem šī plūmes koka šodienā. Jā, es pateikšos, jā, paldies, debes tēti, paldies par jauku, saulainu dienu un paldies, Tēvs, par dzīvību. Paldies, ka varam vadīt šīs dienas kopā ar tevi. Jā, paldies, ka mēs kopā ar tevi varam līdzināties tādiem patiesajiem mērķiem. Jā, ka mēs varam tuvoties tev un tu tuvojies mums. Paldies, ka tad viss iegūst tādu kārtību, skaidrību. Jā, ka šis ceļš, kas arī ir šaurs, bet šīs pareizās izvēles Tēvs tevī, tās ved pie dzīvības, pie miera. Ka šie augļi šiem lēmumiem vienmēr ir svētība, tuvība ar tevi. Jā, kaut kā tā ir, ka vienmēr ir tas ticības solis un izdarīt pareizi. Un pēc tam tā atbilde tevī ir, jā, tas miers, tas tuvums, jā. Jo paklausība ir labāka nekā upuris. Cik labi ir ar tevi, Tēvs. Jā, paldies par tavu vārdu. Ved mūs tajā, atklāj mums to un bagātini mūs ar to. Amen. Jep, 99. psalms, slava tam visaugstākam Dievam. Tas kungs ir ķēniņš, tautas dreb, viņš sēž pār ķerubiem, zeme trīc. Tas kungs ir liels Cijānā, un viņš ir augsts pār visiem ļaudīm. Tavu lielo un bijājamo vārdu, lai slavē, jo tas ir svēts. Ar taisnību tu esi nodibinājis ķēniņa stiprumu. Kas tiesu mīļo, tu esi iecēlis tiesu un taisnību Jēkabā. Vēlreiz, ar taisnību tu esi nodibinājis ķēniņa stiprumu, kas tiesu mīļo. Tu esi iecēlis tiesu un taisnību Jēkabā. Paaugstinājiet to kungu. Paaugstinājiet to kungu mūsu Dievu un pielūdziet viņa kāju pamesla priekšā. Viņš ir svēts. Mūzes un Ārons starp viņa priesteriem un Samuēls starp tiem, kas piesauc viņa vārdu, tie piesauca to kungu, un viņš tos paklausīja. Viņš runāja uz tiem padebeša stabā, tie turēja viņa liecības un likumus, ko viņš tiem bija devis. Kungs mūsu Dievs, tu tos paklausīji, tu stiprais Dievs tiem piedevi un bija atriebējis par viņa darbiem, par viņu darbiem. Paaugstinājiet to kungu mūsu Dievu un pielūdziet viņa svētā kalnā, jo tas kungs mūsu Dievs ir svēts. Jā, tavu lielo bijājamo vārdu, lai slavē, jo tas ir svēts. Paaugstinājiet to kungu mūsu Dievu un pielūdziet viņa svētā kalnā, jo tas kungs mūsu Dievs ir svēts. Jā, svētais gars lūdzos, ka tu atklāj katram vienam no mums ar vien vairāk, cik mūsu Dievs, cik debesu Tēvs, kas visu ir radījis, ka viņš ir svēts. Jā, lai mums nāk šī bijība, šīs atklāsmes priekšā par tādu svētumu, ka šajā pasaulē viss, kas ir svēts, tas tiek mēģināts padarīt tāds nešķīsts, tāds svētums tiek izsmiets, un es pat nezinu, kur pasaulē ir kaut kas tāds, kas svētums būtu godā celts, bet tieši tas ir Tēvs, uz ko tu mūs aicini, tu aicini mūs svēt tapt, un ka tas ir mums, ka tas tuvina mūs ar tevi,
Jā, ka šī attālināšanās no grēka, tas grēks vienkārši kļūst tāds pretīgs, tāds nepatīkams, tāds nevajadzīgs, jo vairāk tikā dzer no tā tīrā ūdens un vienkārši negribās vienkārši to grēku tā kā pietuvināt vispār sev un tā nav kaut kāda paštaisnība, tā nav kaut kāda paaugstināšanās, tas vienkārši tas ir. Un, jā, ka jau piedzimstot šajā pasaulē, un es ticu jau vispār no mātes miesām ir kaut kas, kas tā kā grib visu laiku tā kā pieskarties ar savu to nešķīsto tādu pieskārienu un sabojāt šo svētumu, lai vispār mūs no tā nošķirtu. Un visā tādi pieskārieni, visā tādi, kas tā kā nozogums to bērna nevainību, un es ticu, ka jā, kas iekrāso to pasauli tādās nešķīstos toņos un dažādas lietas, ko mēs esam redzējuši, pieredzējuši, netaisnības, grēki, kas tiek reprezentēts kā kaut kas labs, kaut kas it kā mums vajadzīgs. Un, jā, Tēvs, lūdzu, ka Tu dziedini mūs katru vienu un ved šajā svētāpšanā un šajā nevainībā, ka Tu atjauno mūsu dvēseles un tādā veselumā un dievbērnībā, priekā, tādā, jā, kur katrs viens šis notikums, kur ir bijis šis tumsas pieskāriens mūsu dvēselēm, jā, ka tas tiek šķīstīts, ka to izgaismo Tava gaisma, un ka mēs tajās vietās varam būt, jā, tā kā dziedināti un ka tur iespīd Tava gaisma un jā, lai nāk šī šķīstība, šis svētums, un mēs varam Tevi pazīt kā svētu bijājamu Dievu, Tu esi svēts. Līdz ar to mēs varam iet pielūgsmē, mēs varam slavēt Tevi, mēs varam pielūgt Tevi, mēs varam saprast, ko nozīmē šī pielūgsme, šī zemošanās Tavā priekšā un visas savas dzīves nodošana Tavās rokās, Tēvs, Tavās žēlstības rokās, jā. Kas esam nešķīsti, jā, ka mēs varam nodot Tevis Tavā žēlstības rokās, un Tu jebkuru nešķīstību vari paņemt prom, to dziedināt un ievest mūs šajā svētumā, un kur mūsu dvēseles var atdusēties šajā svētumā, ieiet tādā mierā, un ka tas ir mums, katram vienam no mums, un šodien iestājos par katru vienu, kur ir kaut kāds tāds apsūdzētājs, kurš saka, tas nav tev, tu esi nešķīsts, un tev tas nav nekāda svētāpšana, nav, tu esi grēcinieks. Tev nekad šis nebūs ar tādu ņirgāšanos vēl, ka tas nāk parasti. Un jā, es lūdzu Tavs, ka Tu svētais gars, ka Tavs svētais gars var paņemt katru vienu pie rokas un ievest tajā nepelnītajā žēlstībā, no kuras vienkārši var plūst asaras un mēs varam krist ceļos mūsu debes Tēta priekšā un atzīt, ka Viņš ir svēts un pieņemt šo žēlstību. Un arī, ka tā ir Viņa griba, ka mēs varam ieiet tajā. Jā, lai Viņš var mūs samīļot, lai Viņš var mūs dziedināt ar savu mīlestību, ar savu šķīsto svēto mīlestību, jā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.